Tā, nu ko, draugi, nu tagad nākamā diena, viss forši nožuvis, davai lakojam pirmajā kārtā, un tad skatīsies, cik ilgi jāgaida starp kārtām. Cerams, ka šodien varēšu arī otro kārtu uzlaist. Nu, davai, skatāmies, ko mums tā laka piedāvā. Cik daudz mēs te vispār redzam, ko mēs te lakojam. Tā, ok, tu būs bišķi problemātiski. Jo es neko neredzu, ko es lakoju. Nu, kroči, tikko sanāca darbs, ar kuru baigi lepoties nevaru. Silikonu liku te gar maliņu. Un nezinu, kāpēc, laikam, moš pa platu vai pa šauru atstāju vietu. Sanāca tā, kad es ar pirkstu braucu, un tad tajā stūrī viņš vispār iztīrījās ārā. Nu, var redzēt, kā viņš te izstās. Es tad zieķēju klāt, atkal braucu pirkstu, te es ar nazīti tīrīju, lai tā līnija tāda taisna, nu, nenormāli nočakarējos. Protams, video iespējams izstās baigi feini viss, jo viss ir tā tālāk, bet, nu... Jā, neesmu apmierināts ar to stūri, bet, nu, labi, savu funkciju viņš pildīs. Jā, es teicu poci, jo draudzene teica, kā tu tā filmē, ka poci ir vaļā drausmas, ne? Ko jūs sakat? Kroči, tagad tīru, ir plāns uzlikt te apmalītes, aplodes, un tagad tīru durvis no putām, jo principā sanāca citās vietās, ka tā puta pieķēra pie rāmja. Ar šito maģisko līdzekli, kas, ar ko noņēmu skoču nost, viņš tā kā bišķi patīra, bet tā pēdējā kārtiņa vienalga paliek, nu, es ar nazīti viņu kasu, bet ne ar aso malu, bet ar, nu, to neaso maliņu. Smuki lēnām, bet, nu, man ir baltas durvis, uz tumšām durvīm tas nestrādāt. Man viņš neatstāja nekādas skrāpējumus, un te, muška var redzēt, man te bija, šitā puta bija te uzsēdusies. Tāpēc ieteikums. Ar sāniem nav problēmas augšā, kad liekat durvis un pūšat putas, augšējo malu toču nolīmējiet ar skoču, pa ļauni nenāks, jo te es tā izdarīju, un te augša visa smuka tīra ir, ko var redzēt, līdz teienē man bija putas, te man bija nolīmēts ar skoču, un te viss ir kārtībā, te minimāli. Tā kā tāds ieteikums. Tā, nu rekur ir aplodītas teleskopiskās toaletē iekšpusē. Mums viņas ir pagarināto malu, jo tur bišķitiņās tā kāra bija platāka nekā jau likt ar parastajām šitām teleskopiskajām aplodītēm. Tagad skatos, ar ko es strādāju, nu jā, pasties, kā viņi oriģināli nāk jau. Un principā, tad, ja es gribu smuki, man ir abi gali jāapstrādā vai jāzāģē. Nu, tad šitas ir augšai. Nu, tā kā palēnām skatīšos, domāšu, kā tas par visu iztīsies. Nu labi, pirms es sākšu griezt kaut kādus lielos gabalus, nu tas gribu bišķi patestēt, kā viņu labāk griezt, lai viņš baigi neplēš šito visu maliņu, jo tas ir tā kā tāds plastikāta pārklājums. Man ir arī ribzāģis, bet ar ribzāģi man te nesanāks, es domāju, rekur ar figūrzāģi mēģināt, bet... Tā, nu labi, testa variantā. Mēs to viņu pamēģināsim paņemt mazu gabaliņu nost. Tā, nu šitā sanāk ar figūru zāģi. Jākal tā gaisma. Ar figūru zāģi. Es viņam gan nopirku rekur Fine Cut, Clean Cut for Wood jaunus asmetiņus. Vai ir šotka? Nē, sanāk normāli. Es tur bišķītiņās vēl ar smūšpapīru to maliņu nopaļot, būs ideāli, bet es nezinu, man tagad ir labi zāģēt, jo man palodas ir principā nolakotas. Vispār tagad jānolako otro reizi. Tā, nu kaut ko es te buros, mēģinu saprast, tagad esmu atzīmīti, cik man lielajai aplodītē jānogriež maliņu, lai es varētu viņu vispār ielikt durvīs. Bet... Kā man viņu tagad nozāģēt, es nezinu. Ir forši, kad uzliek šitā uz maliņu, bet kaut kā zāģēšu, pavilkšu, pāriešu uz vidu, zāģēšu, pavilkšu. Droši vien kaut kā tā, nav man tāds smuks galda zāģis, kur vienkārši uzlējas pa taisno un viņš nolaiž nost to visu malu. Tā kā tā, sačakarēties arī nav opcija, jo man tikai ir viens komplekts tāds.
tad būs jābrauc jāpērk vietā un darba apstājās. Tā kā, nu davai, kaut ko mēģināsim. Tā, nu kaut kā šitā tam aplodītiem arī uzlīgi, jūs patiesībā baigi trauslās. Tā, es nezinu, cik daudz tur video var redzēt, kā maliņa sanāk. Diezgan taisni vispār, bez neko nerauj, neplēš. Bet, nu, baigi svarīgi ir, es nopirku jaunus asmenīšus no šitādiem svarīgiem aparātiem darbiem. Vienmēr labi, kad ir asmeņi jauni, nav nekādās skrūvēs naglās vai nokauti viņi. Tā, nu ko? Tā, nu kaut kas te sanāca. Re, kur es viņas ielicis. Un augšu pagaidām izstāsta šādi. Re, kur man nācās noņemt vairāk. Atstāju tikai tik, cik lai pēc tam ar šito, kad pielieku, viņš šādi nosadzās. Tagad jāsatais otra mala, augša, un tad es abiem malējiem atzīmēšu, kur ir augša jānozāģē. Nu, vot šitā pagaidām. Tā, palodzes šobrīd ir 2 reiz nolakotas, bet es domāju, ka es pārējuši 3. reizi arī, lai ir 100% forši, viss varētu pat arī 4 un 5, jo laka atļauj tur vēl pusbuņžiņu palikus vairāk. Tā kā, davai nolakošu 3. reizi. Tā, nu labi, ir pagājuši 2 dienas, ņemam no skočiņu, pirms tam es ar nazīti noiešu iztur stūrīšos, lai, ja gadījumā tur tā laka ir pielipus gan pie līmenes, gan pie palodzes, lai viņš tur smuki nonāk nost, lai neplēš gabaliem. Tā kā ņemam nost skoču. Tā, nu draugi sanāca šaizi uz 2 nedēļām pauzīti, kuruči griezu reģipsi un ar nāzi ielaidu pirkstam galu atrauju vaļā, aizbraucu uz traumām, piešuvu apakaļ, tā kā būs 2 nedēļas pauzīt točiņu. Tā, nu ko, draugi, 3 nedēļas vēlāk, esmu apakaļ darbos, pirkstas atzīs, šobrīd uzlīmēju skočiņu tur un salvetīt, lai putekļi kaut kādi nesiet, kas strādā, bet viss kārtībā, viss sefi, viss auga, jāgaida, kamēr naks izaugs, bet viss ir labi. Tātad, jā, kur paliku? Sāku taisīt te, apdarīt, zāģēt, griezt reģipsi, lai te varētu pielīmēt, aiztaisīt te pēdējo cietu, un tad pa lielam, principā, pilnīgi visi būvmateriāli iet projām, jo tas tāds pēdējais darbs, kur ir jāpielīmē, jānoslīpē, jānošpakla, jānokrāso, un tur ir gatavs. Kur man šaizi sanāca? Kur es griezu? Šito es griezu? Kaut kādu es te griezu, kur es griezu. Par cik ir diezgan maziņš gabaliņš no reģēpas, tāpēc es gribēju tā stiprāk uzspiest, lai viņš tā dziļāk ieiet ar nazīti, lai viņš vieglāk man atlocās, un es kaut kā turēju šitā te, un ka laidu, viņš noslīdēja nost un tieši iekšā pirkstā. Labi, cik mums par to? Viss kārtībā, ir ok, varam strādāt. Tā kā jā, šodien plāns paturpināt, kur es paliku, ielīmēt abus sānus, un moška arī augšu pielīmēt, un tad šodienai tā bišķi iesildošā diena pēc ilga perioda sataisīt to. Jā, tā kā skatīsimies, kā ies. Nu, izdomāju tur durvīm ailītei, likšu šitos te plasmasiņus, kas uzliekās virsū reģipša maliņai, lai man tur nav jāšpaktelē un jāslīpē stūrīšu, un vienkārši šitā būs kā nobeiguma mala abās pusēs. Tā kā tā, nu, uzlikšana tāds diezgan delikāts process, bet tā lēnām no augšņas viņas spiežot smuki ieiet iekšā. Tā, nu redz, kur tagad ieliku pastīties, kā izstās. Te ar šīm maliņām, te es pat neko papildus neapstrādāšu, vienkārši nokrāsošu visu, lai tur ir tā milimetru spraudziņa kaut kāda. Nu tā, lūk. Izstās viss smuki, pirmais būs gatavs. Tagad jāsatais tas pats otrā pusē. Tā, no abas puses ir gatavas, izstās tas šādi. Reku šeit, un reku šeit. Tālāk es noteikti tagad aplīmēšu durvīm rāmi šeit visur. Visu nomazgāšu, iztīrīšu aizmugurē. Nu, tad laikam vēl kaut ko pielīmiņošu, pastīšos un būs jājauc ģipss, ar ko es līmešu klāt.
Tā, lūk, viņš izstās. Nu ko, jāmaisa ģipsis un jālīmē klāt. Tik sen nav maisīts, ka principā tāds sajūta, ka pirmo reizi. Pirms tam jau ar aci riktīgi varēja pateikt, cik ūdeni vajag. Šobrīd ir tā, ka pa daudz, pa maz, nezinu, redzēs. Nu, kroči, vēl malcam augšā. Tā, nu re, kur ģipsītis salikts, saliku šī tik daudz. Nu, mēģināsim, baigi ceru, ka viss sanāks, nebūs jāņem nost, un tad būs baigāt ķēpa. Es pat nezinu, vai es kaut kā varu uzlikt, kaut kā pamēģināsim uzlikt. Redzēs šitā? Kaut ko redzēs, davai. Fū, nu ko? Ai. Mēģinam. Mēģinam. Tā. Liekam. Sīti no sākuma. Šito. Tā. Mazliet uz iekšu, to mazliet uz āru. Tā, nu labi, laikam šitā puse ir pabeigta, plus, mīnus, viss ir līmenī. Vienīgi man nepatīk, viņš bišķītījās, redzi, viņš tā mazliet vēl staigā, bet tas iespējams tāpēc, ka tur vēl viss ir mitrs, kad izžūs. Un ja man gadījumā kaut ko nepatiks, viņš to baigi ļurgāsies, tad es vēl ar dībelīšiem ieskrūvēšu pēc tam skrūvas, pieskrūvēšu viņu papildus tā kā klāt. Un baigi forši sanāca, re, kur es ar stūrīti. Šitās maliņas tā, tik pasitu. Un re, kur viņas perfekti piegāja pie abiem rāmjiem. Baigi priecīgais, bet tas laba ideja. Viss forši sanāca. Nebūs nekas tur jāšpakta, lai nolīmiešu skoču, nokrāsošu un gatavs. Nu ko, nu atkal jāmaisa putra un liekam otru pusi. Otra puse sazieķēta, hops, malcam klāt. Nu ko, izdevās? Gudīgi sakot, esmu baigi priecīgs par rezultātu. Šotku, pastaties, kā te tā maliņa smuki pieiet, te arī. Un jāatcerās, es pirku šitos te plasmasas nobeigu maliņas bez apusējā skoča, jo ir tāds ar apusējo skoču. Te ir bez, lai viņš tieši pieiet klāt, te rāmi pēc tam nomazgās, visu nomazgās. Un tā, ļoti labi sanāca, un augšu es šobrīd netaisīšu, es pagaidīšu, kamēr līdz rītdienai, lai sānu malas 100% nožūst, un augšu es vispār plānoju iespējams ar putām līmēt, sapūtīšu putes, te ir koka tāds pārsegums, pie viņa pieskrūvēšu reģips, un tad viņš tur smuki stāvēs. Nu jā, tā, ļoti smuki.